Pēc vairākiem gadiem, 2018. un 2017. gadā, mans audzējs uzsprāga un izauga līdz 9x10 cm lielumam, kas nozīmē, ka burtiski trešdaļa manas smadzeņu tika izēsta. Kad kaut kas smadzenēs tiek izēsts un izņemts, tas nekad vairs nevar ataugt. Man bija neviendabīgs audzējs, kurā bija daļas ar glioblastomu, kas ir pats agresīvākais audzējs, kāds vispār pastāv. To patiešām var redzēt. Mēs parādīsim attēlu ar kontrastvilnu magnētiskās rezonanses izmeklējuma. Arhīvos nav neviena ieraksts par cilvēku, kurš būtu izdzīvojis ar šo audzēju. Cilvēki ar to nodzīvo apmēram 1 līdz 2 gadus atkarībā no audzēja lieluma, bet neviens nenodzīvo ilgāk par to. Un pēc tam, kad es patiesi pateicu savu āmen, es skaidri un nepārprotam dzirdēju skaļu, spēcīgu balsi sakām: es nekad, mūžīgi mūžos tev neļaušu nomirt. Un šodienas raidījumā, kuras patiešām ļoti gaidu, mums gandrīz nemaz neizdevās sākt, jo ir tik daudz tēmu, par kurām mēs ar viņu neformāli runājām. Mans viesis ir cilvēks, kurš savā dzīvē ir piedzīvojis ļoti nozīmīgu, traumu, traģēdiju. Proti viņam bija smadzeņu audzējs, ļoti agresīvs smadzeņu audzējs, kas viņu gandrīz noveda līdz nāves gultei. Viņš sastapās ar Dievu, un bez liekas kavēšanās jūs tūlīt dzirdēsiet viņu stāstu. Šodien pie mums ir Gorans Šušličs. Goran, liels paldies, ka atrada laiku piedalīties šajā podkāstā, un es ceru, ka caur šo podkāstu mēs pagodināsim Dievu, un tas kalpos citu stiprināšanai un iedvesmai. Es noteikti varētu teikt, ka es uzaugu kristīgajā ticībā. Patiesi es tajā piedzimu un dzīvoju savu dzīvību vairāk vai mazāk, vai pat diezgan lielā mērā kā kristīgs ticīgais, bet bez tādas patiesi dziļas būtiskas atgriešanās un bez tā, ka būtu garīgā nozīmē patiesi piedzimis no jauna. 2010. gadā man tika diagnosticēts ļoti nopietns smadzeņu audzējs. Tajā brīdī tas bija aptuveni 4 cm liels, diezgan ievērojams veidojums. Man ievietoja slimnīcā, taču audzējs netika operēts vai ķirurģiski izņemts, jo es tajā konkrētajā laikā pilnībā nepieņēmu lēmumu veikt tik nopietnu operāciju. Un rezultātā es atgriezos mājās pie savas ģimenes. Tieši tad mēs kā ģimene sākām dedzīgi lūgt Dievu, lai viņš mani brīnumainā kārtā dziedina, un es lēnām, bet noteikti sāku justies daudz labāk, piedzīvojot pakāpeniski vispārējā stāvokļa un labsajūtas uzlabošanos. Un tad, kad sāku justies labāk, kaut kā sāku zaudēt saikni ar Dievu. Un papildus tam? Man gandrīz sāka likties, ka nevis Dievs man palīdzēja, bet gan tas, ka esmu vesela pateicoties savai rīcībai. Es pārgāju uz augu ekstraktiem, atteicos no gaļas, piena un visiem dzīvnieku izcelsmes rūpnieciskajiem produktiem. Es sekoju līdzi pareizes terapijas dziļumam, dabiskam uzturam, augu ekstraktiem, bez viltotiem vitamīniem vai minerālvielām, kas patiesībā ir kaitīgi un tiek pārdoti mūsdienu veselīgas pārtikas veikalos. Tās patiesībā kaitē cilvēka organismam. Mūsu organisms spēj izmantot tikai augu izcelsmes vielas, tikai tādus preparātus, kas patiešām ir dažādu augu ekstrakti, un tad tie darbojās kā vajag. Te ir daudz par ko runāt, bet šobrīd es tajā neiedziļināšos. Piemēram, kā tu tieši jūties 2010. gadā, tieši tajā gadā? Vai tajā laikā tev bija kāds izteikts galvas sāpes vai diskomforts? Vai tā bija pastāvīga galvas sāpe, kaut kādas migrēnas? Kā tu vispār nonāci līdz tam, ka pateici, hei, es gribu aiziet pie ārsta, lai to pārbaudītu? Es diezgan pēkšņi zaudēju samaņu, un tad man ar ātro palīdzību aizvedu slimnīcu. Un tur, izmeklējot, atklāja, ka man ir liels smadzeņu audzējs, apmēram 4 līdz 5 cm izmērā. Tad viņi uzreiz gribēja izņemt pilnīgi visu, bet par laimi mana mīļā sieva stingri iebilda un beigās to nepieļāva. Tātad viņi uzmanīgi atvēra manu galvas kausu, un tad, pēc tam, viņi uzreiz piezvanīja manai sievai, lai nopietni lūgtu viņas skaidru atļauju izņemt pilnīgi visu. Viņi stingri atteicās, tāpēc viņi rūpīgi man aizšūta ciet un vienkārši atstāja turpat. Un pēc viņa medicīniskā vērtējuma es apzināti biju izvēlējies nepalikt dzīvs, kas bija dziļa un smaga atziņa. Un ļoti ilgs skrējiens. Un tad es sāku, jo pirms tam es ēdu daudz gaļas un neveselīgu ēdienu. Kopš tā laika esmu kļuvis par pilnīgu augu izcelsmes ēdāju, ēdot tikai augu valsts produktus. Un es pārstāju ēst gaļu, visu pārējo un sāku justies daudz labāk. Tātad tajā laikā slimnīcā un pēc tam mēs nepārtraukti lūdzām Dievu, lai
lai viņš mūs diedinātu un glābtu, kā jau minēju. Un, kad man kļuva labāk, es arvien vairāk aizmirsu, ka mana veselība ir viņa iejaukšanās rezultāts. Un pēc pusgada es pilnībā pārstāju lūgt un mācīties. Patiesībā veselu gadu, atvainojiet. Un pēkšņi es atkal nonācu slimnīcā. Bija noteikts, es biju uz pārbaudi mēnesi iepriekš, un man šeit, kreisajā pusē, bija audzējs. Un mēnesi vēlāk, tā kā tas bija ļaundabīgākais audzējs, kāds vien ir, kad mani aizved uz slimnīcu, atklāja, ka man smadzeņu otrā pusē ir izveidojušies vēl 3 audzēji. Viens bija 2, galvenokārt 1 centimetrs. Būtībā visa mana galva bija praktiski saēsta, un es to ļoti, ļoti labi atceros. Slimnīcas personāls man pavisam skaidri pateica, ka viņi vienkārši nevar man palīdzēt, ka man patiesībā vajadzētu doties mājās un gatavoties atvadīties no savas mīļotās ģimenes, pat ja es gandrīz nemaz nevarēju sazināties. Es biju tādā kā pusapziņas stāvoklī, tā teikt, simboliski runājot, un tad bija sestdienas pēcpusdiena. Bija vasaras vidus, apmēram 40 grādu pēc Celsija. Mēs atradāmies mājas augšējā stāvā, un ļoti daudz cilvēku bija atnākuši lūgties par manu atvesaļošanos. Debesīs nebija neviena mākoņa, un pēkšņi lūgšana laikā sāka tādu pērkonu sist, ka visi sabijās domājot, kas notiek, vai tā nav pasaules gala zīme. Tik skaļi tas bija, un pēkšņi es jūtos pilnīgi vesels. Es piecēlos, atguvu spēkus, un tad mēs devāmies uz slimnīcu, uz magnētisko rezonanci, kur tika konstatēts, ka visi jaunie veidojumi ir pazuduši tā, it kā nekad nebūtu bijuši. Tātad galvenais audzējs kreisajā pusē tas nesaruka, bet tas, kas mani bija novedis līdz nāves gultai, pazuda, kas nozīmē, ka Dievs burtiski radīja to manas smadzeļu daļu. – 2010. gadā tika konstatēts, ka tev ir smadzeņu audzējs apmēram 5 līdz 6 cm lielumā. Tajā laikā, kad tu par to uzzināji, tu pārgāji uz augu valsts diētu. Tieši tā. Precīzi. Cik ilgi tu ievēroji šo augu valsts diētu? Cik ilgi tu biji uz šīs augu valsts diētas? Es to ievēroju gadu, bet pēdējos 2 vai 3 mēnešos sāku zaudēt disciplīnu un ēdu kā parasti cilvēki, joprojām bez gaļas, bet neveselīgi. Un tā tikai 2 mēnešus pēc veselīga uztura un Dieva atmešanas es atkal saslimu, jo ja kāds neslavē un negodā Dievu un neizrāda pateicību, tas nozīmē, ka viņš ir Dievu atmetis. Un tad pēc tam jūs, teiksim, atkal atgriezāties pie iepriekšējā sirsnīgā ēšanas veida. Tāpēc, kad Dievs paveica vēl vienu brīnumu, es atkal sāku darīt lietas pareizi. Bet es arī gribēju zināt, kā man to adekvāti un precīzi pateikt. Tādā diezgan dziļā stāvoklī, jūs zināt, ar noteiktu sajūtu. Svārstības. Es biju uz svārstīgas, diezgan nestabilas līknes. Es patiesībā nebiju stabils. Es centīgi kalpoju Dievam un pastāvīgi brīdināju cilvēkus, bet tas nebija pilnībā ar visu sirdi. Un tāds pēc vairākiem nozīmīgiem gadiem, konkrēti 2018. vai 2017. gadā, mans audzējs uzsprāga un izauga līdz 9 × 10 cm lielumam. Tātad trešdaļa manu smadzeņu tika burtiski apēsta. Un, kad kaut kas smadzenēs tiek apēsts un izņemts, tas nevar attaugt, jo šūnas, nervu šūnas, tas neaug, tie nevairojas. Tātad, ja tas ir noņemts, tad tas ir noņemts. Tātad, kad tas bija? Kurā gadā tas bija? 2018. gads. Un 2018. gadā jūs, tas teiksim tā, bija mans pagrieziena punkts, vai ne? Pastāst man savā privātajā personīgajā dzīvē, vai tu baidies no nāves? Vai tu par to domāji? Kādas domas tajā laikā visbiežāk skrēja caur galvu? Tajos pēdējos brīžos pirms, sauksim to par nāvi, kas tam arī bija jābūt, es biju vistuvāk Dievam. Tātad tieši tajā sarežģītajā laikā, tajos gados man bija patiešām smagas epilepsijas lēkmes, ja ļoti nozīmīga trešdaļa manu smadzeņu bija pilnībā nomākta. Tātad manas smadzenes bija tik lielā spiedienā, audzējs, kā redzēsiet attēlos, ko vēlāk parādīsim, bija pabīdījis otru manu smadzeņu pusi par 2 centimetriem vai pat vairāk. Protams, ir dažādi epilepsijas lēkņu avoti, pat garīgā kontekstā, piemēram, cīņa starp 2 pusēm, bet ja kaut kas ir izraisīts anatomiski, kā tas bija manā gadījumā, tad tas vairs nav par to aspektu, bet burtiski par to, ka smadzeņu audi tiek iznīcināti. Un milzīgā spiediena dēļ uz pārējām smadzenēm, kas bija apmēram 2 līdz 3 mokoši biezi centimetri,
Tas bija tik absolūti briesmīgi, it kā kāds apzināti iespraustu 230 voltu elektrības vadu, nevis tikai 12, bet pilnus 230 spēcīgas voltus tieši tev ausī. Un es godīgi sakot, pat nevaru pienācīgi aprakstīt to pilnīgi mokošo un neizturam sāpīgo efektu. Paties būtu pilns ar naidu un patiešām vēlētos kādam nodarīt tādas ciešanas, es nekad to nenovēlētu nevienam, pat ne tādam cilvēkam kā Hitlers. Tādas mokas reti, kurš piedzīvo. Esmu runājis ar cilvēkiem, bet neviens nav piedzīvojis tik šausminošas sajūtas, kā tad, kad 220 voltu vads laiž cauri tev elektrību, burtiski saplosot teri gabalos. Tātad būtībā tu tajā brīdī biji, teiksim tā, uz nāves gultas, burtiski saskaroties ar savas dzīves beigām. Jā. Kāds bija šis periods? Nekad neesmu bijis tuvāk Dievai. Pat vēl pirms šī dziļi izjustā nāves gultas brīža, varbūt pat 2 pilnus mēnešus iepriekš, kad jau biju kļuvis neticami vājš un nespēcīgs, es spēju noiet tikai kādus 20 vai 30 soļus, katru dienu jūtot, kā kļūst ar vien vājāks un vājāks. Bet es biju tik cieši tuvu Dievam, ka nāves iespējamība mani nemaz nebaidīja. Vienīgais, kas mani uztrauc, bija mana dārgā sieva un mīļotais dēls, kurus es atstātu šeit. Bet pats par sevi es nejūtu nekādas bailes. Es jutos izglābts. Es biju nonācis tik dziļā vienotībā ar Dievu, ka pat nāve mani nebaidīja, jo mēs zinām, ka, kad Jēzus drīz atnāks mūsu paaudzes laikā, viņš augšām cels visus savus ticīgos, kuri viņu pieņēmuši un dzīvojuši pēc viņa gribas. Tādā ziņā tas bija gan skaistākais manas dzīves brīdis, bet vienlaikus es jutos, ka būtu sautīgi nodrošināt pestīšanu tikai sev, caur tik dziļu vienotību, kamēr tik daudzi cilvēki uz zemes pazustu uz visiem laikiem, un tāpēc, guļot tur, es veltīju Dievam dziļu lūgšanu. Ja tā bija viņa griba paveikt brīnumu, jo šis nebija jautājums par dziedināšanu, bet gan par smadzeņu radīšanu, jo manējās bija iznīcinātas, tātad jā. Ļaujiet mums to uz mirkli precizēt. Kad jaundabīgs audzējs sasniedz tik attīstītu stadiju, kāda diemžēl bija jums šajās pēdējās kritiskajās dienās, vienkārši nav efektīvas ārstēšanas. Tas traģiski tiek atstāts tāds, kāds ir, nolants neizbēgamai nāvei. Mans audzējs bija ļoti ļaundabīgs. Ir arī labdabīgi audzēji, kas nav vēzis, vienkārši izaugums smadzenēs, un ar tiem cilvēki var nodzīvot ilgu laiku. Tos pat var operēt, bet mans bija 3. un 4. pakāpes, un tas nebija viendabīgs. Ko nozīmē 3. un 4. pakāpe? Ir 4 audzēju pakāpes. Pirmā ir labdabīgs audzējs, kas ir kā rēta, un to var ķirurģiski izņemt. Ja to izdara laiks, ir iespējams izdzīvot, bet jo augstāk pakāpe, jo neiespējamāk ir izārstēt pacientu. Man bija neviendabīgs audzējs, kurā bija daļas ar glioblastomu, kas ir pats agresīvākais audzējs. Kā redzams, tas parādīs attēlu ar kontrastvielu no magnētiskās rezonanses izmeklējuma. Tātad bija īpaši balti laukumi, un pēc arhīvu datiem neviens nekad nav izdzīvojis ar šāda veida audzēju. Cilvēki dzīvo apmēram 1 līdz 2 gadus atkarībā no audzēja lieluma, bet neviens nedzīvo ilgāk par to. Tiešām, turpināsim šo stāstu. Tātad 2018. gadā tu gulēji viens pats savā gultā. Kādu lūgšanu tu veltīji Dievam? Kā tas bija? Es lūdzu ļoti ilgi. Tajā brīdī man nebija līdz pulksteņa, bet tas noteikti bija vismaz vesela stunda. Tur atkal tajā svētajā telpā es pazemīgi izsūdzēju visus savus grēkus visvarenajam Dievam un izteicu savu patieso vēlmi pilnībā veltīt viņam visu savu dzīvi. Patiesībā es biju biznesa pasaulē, es biju ekonomists un kopā ar ražotāju nodibināju lielu uzņēmumu audio iekārtu ražošanai. Un tas mani vēl vairāk attālināja no Dieva. Tātad Dievam vienkārši bija jāļauj tam notikt, lai es varētu būt ar viņu un palikt viņu tuvumā. Bet tajā lūgšanā es lūdzu Dievu par visu, lūdzot viņam piedot man to, ka esmu no viņa novērsies, ka esmu iesaistījies tajā biznesā un visās tajās lietās. Un es viņam atzinos visos daudzajos grēkos, kurus spilgti atcerējos, un no sirds lūdzu viņa dievišķo piedošanu, un ja tā patiešām ir viņa svētā griba, kā jau iepriekš bija teicis, lai viņš veic patiesi brīnumainu iejaukšanos, lai es varētu nodot izšķirošu steidzamu brīdinājuma vēsti visai cilvēcei, lai daudzi cilvēki tiktu izglābti pirms Jēzus godības pilnās atgriešanās. Un pēc tam, kad svinīgi pateicu amen, es skaidri sadzirdēju atšķirīgu, skaļu un spēcīgu balsi. Es noteikti neļaušu tev nomirt uz visiem laikiem.
Kāpēc uz visiem laikiem? Jo Jēzus nāk mūsu dzīvēs. Tikai paskatieties uz visām šīm dziļajām krīzēm, kas pašlaik risinās visā pasaulē, uz šo apspiedošo diktatūru, kas nepārtraukti attīstās tieši mūsu acu priekšā. Mani bērni cilvēki ir kļuvuši akli, jo tas notiek pakāpeniski, bet ja paskatās uz pēdējiem 20 gadiem, cilvēku psihe, viņa mentalitāte ir mainījusies. Neviens vairs nevēlas ar nevienu runāt. Tas ir tikai mobilais telefons. Visu dienu viņi vienkārši tur rokās savu mobilo telefonu un lasa. Tātad viss ir mainījies. Amoralitāte ir parādījusies tik ekskluzīvi visā pasaulē, ka tas ir neaptverami. Tikai pirms 20 īsiem gadiem šāda dziļa attīstība bija pilnīgi neiedomājama. Bet, kā esmu pastāvīgi teicis, tā kā mēs to diemžēl saņemam katru dienu nelielās mānīgās devās, mēs vienkārši vairs nespējam pilnībā aptvert dziļo un dziļi satraucošo cilvēces pagrimumu, kas diemžēl ir parādījies un pārņēmis spēkus. Es redzu, tātad jūs veltījāt Dievam sirsnīgu lūkšanu, kas ilga apmēram veselu stundu. Kas tad īsti notiek pēc šīs svarīgās lūkšanas? Es biju slimnīcā, un pirmais interesantais bija tas, ka pēkšņi svešinieki, citi pacienti sāka nākt pie manis un jautāt, vai viņi varētu dzirdēt kaut ko par Dievu. Un tas notika valstī, kurā es tajā laikā dzīvoju. Tā ir ateistiska valsts, kas ir ļoti tālu no Dieva. Pirms universitātes mana pirmā darba vieta bija rentgena tehniķa amatā, un es vadīju nodaļu ar magnētiskās rezonanses un tomogrāfijas iekārtām, tāpēc ļoti labi zinu, kāda ir atmosfēra medicīnas aprindās. Un runāt par Dievu šādā vidē ir neiespējami, bet interesanti, ka apmēram 30 cilvēki atnāca pie manis, kamēr es tur biju. Tas ir liels skaits, un viņi visi bija izslāpuši pēc patiesības, un es varēju katram no viņiem pastāstīt patiesību. Visvairāk man pārsteidza tas, ka no visiem cilvēkiem, ko satiku, sākot no ārstiem līdz tiem, kas atbild par higiēnu, mana nozīmīgākā pieredze bija tieši ar cilvēku, kurš bija atbildīgs par higiēnu. Kaut kāds ar manu sievu, viņa sāka interesēties par mani. Ir patiešām grūti aptvert, ka pilnīgi sveši cilvēki jautā apkārt un vēlas ar tevi sazināties. Tad es vēl dažas dienas pavadīju citā, attālā vietā, un, diemžēl, man neizdevās satikt tieši šo sievieti. Tā nu es devos turp, un pat no diezgan liela attāluma viņa uzreiz man uzrunāja: Goran, hei, vai tu vari lūdzu pastāstīt man kaut ko patiesi dziļu par patiesību, par Dievu, par Jēzu? Es domāju, tur notika tik neticami brīnumi, un cilvēks slimnīcā pievērsās ticībai tādā mērā, ka es biju patiesi šokēts, jo nekad iepriekš neko tādu nebiju pieredzējis. Es vienmēr biju pētījis Bībeli un beigu laiks pirms Jēzus atgriešanās, bet nekad nebiju redzējis tik spēcīgas un intensīvas Dieva darbības. Var arī teikt, ka pat šodien es intensīvi kalpoju Dievam, un brīnumi notiek visu laiku. Piemēram, nesen es caur patiesu un patiesībā ļoti dīvainiem apstākļiem, kas vienkārši nav reāli vai pat ticami, es kaut kādā veidā tomēr spēju sasniegt tieši šo cilvēku. Tad cilvēki man zvanīja, jo bija kāda ļoti nelaimīga sieviete, kura lēnām mira no agresīva vēža, kas bija pilnībā pārņēmis visu viņas vēdera dobumu. Viss, pilnīgi katrs orgāns bija pilnībā iznīcināts, un tas bija patiesi briesmīgi un sirdiplosoši to redzēt. Tāpēc mana mīļotā sieva un es apciemojām viņu, dedzīgi kopā lūdzāmies un daudz un ilgi runājām par Dievu, par dziļo un mūžīgo patiesību. Pēc tam viņu nosūtīja uz klīnikas paliatīvās aprūpes nodaļu, kur ievieto cilvēkus, kuri ir dzīves beigās. Mēs lūdzāmies, un man ir arī sava grupa. Es pat varu tev nosūtīt saiti, lai tu vari pievienoties mums Facebookā un tiešsaistē. Jebkurā gadījumā, dažas dienas pēc mūsu lūgšanām, sieviete tika izrakstīta no paliatīvās aprūpes nodaļas, jūtoties labāk nekā jebkad agrāk. Un tagad viņa pievienojas mums mūsu kopīgajās lūgšanās. Mēs šādas lietas piedzīvojam visu laiku. Slava Dievam, slava Dievam! Tāds bija mans sadraudzības ar Dievu rezultāts. Pat pirms 18 gadu vecumā es strādāju viņa labā dažādos posmos, bet kopš tā laika esmu pilnībā veltījis viņam visu savu dzīvi. Un rezultātā daudzi cilvēki patiesi ir atradis Dievu. Nevis pateicoties kādai manai varai, bet tieši tāpēc, ka es atdevu Dievam savu prātu, lai viņš varētu runāt šos dziļos vārdus caur mani, nevis es pats, bet caur viņa dievišķo vadību. Slāva Dievam! Es vēlētos, lai mēs mazliet atgrieztos pie tavas pieredzes. Pēc tam, kad tu lūdzi Dievu to stundu ilgo lūgšanu, kas notika ar vēzi? Ko teica ārste?
Kā pēc tam izskatījās izmeklējuma attēli? Kamēr es biju slimnīcā, viņi atkal atvēra, lai paskatītos, ko var darīt. Un tad viņi to aizvēra. Viņi izņēma apmēram 1,5 centimetru audu analīzē, kur konstatēja tikai to, ka tas ir 4. stadijas vēzis. Tas nozīmē visļaunāko audzēju, kāds vien ir, tādu, kas pat arhīvos neeksistē. Starp miljardiem cilvēku vienmēr var būt kāds, kurš ir izdzīvojis kaut ko tādu. Tāpat kā ar bumbām Japānā, ir cilvēki, kas izdzīvoja pat 400 metru dziļumā. Bet parastos apstākļos medicīnas arhīvos nav ierakstu par to, ka kāds būtu izdzīvojis. Jo tas ir ātrāk un pat ne ar dabiskām terapijām. Es atbalstu dabisko terapiju ar augu ekstraktiem, nevis tās sauktos vitamīnus un minerālvielas, ko pārdod bioveikalos, kur cilvēki tikai pelna naudu. Bet šajos veikalos ir arī šie ekstrakti. Piemēram, kalcija ekstrakts tiek ražots no noteikta auga okeānā, un tam jābūt no dzīvesvielas, jo tad viss ir smalki samalts. Tātad, ko es vēlos pateikt, ir tas, ka es atbalstu klasisko augu izcelsmes medicīnu, kas ir daudz dziļāka nekā tā, kas mums ir šodien, kur cilvēki neapzinās, ka viss ir atkarīgs no naudas. Bet, atgriežoties pie sākotnējā jautājuma, pēc šīs patiesi pārsteidzošās pieredzes, es ļoti ātri piecēlos no gultas un efektīvi visu nokārtoju. Cilvēki man neatlaidīgi zvanīja, ja vēlējās ar mani runāt, kamēr es vēl biju viņa gultās. Pat uzticīgās māsas, kas ienāca palātā, lai mani pārbaudītu. Tas viss bija patiešām diezgan interesanti un noteikti atmiņā paliekošs laiks. Un tad, ārsti īsti nespēja noticēt, ka man klājas tik pārsteidzoši labi. Tāpēc viņi man paturēja nedaudz ilgāk nekā sākotnēji bija plānots. Bet pēc kārtīgiem 10 dienām mani oficiāli izrakstīja, un es uzreiz devos mājās kopā ar savu mīlošo ģimeni, jūtoties daudz labāk un atvieglots. Tajā laikā mēs dzīvojām kalnu ciematā, un mēs devāmies 10 kilometru pārgājienā pa kalniem. Un pirms tam es pat 10 metrus nevarēju noiet, bet pēc dieva grīnuma es devos pārgājienā, kas ilga vairāk nekā 3 stundas augšup un lejup pa kalniem. Dievs patiešām paveica neiedomājam brīnumu. To es varu teikt, un visi ārsti man piekrīt. Man apskatīja paši labākie ārsti, jo viņi nevarēja saprast, kas bija noticis. Viens ārsts teica: ziniet, kungs, dieva nav un brīnumi nenotiek. Ļaujiet man jums tagad kaut ko pateikt. Tā kā jūsu audzējs pazuda, tas patiesībā nepazuda, jo tas nevar vienkārši izgaist. Drīzāk jūsu ķermenis kaut kā to sarulēja un tas paslēpās starp šūnām. Dieva nav, brīnumu nav, tāpēc tas ir vienkārši evolūcijas iespējamība. Tātad ķermenis atrada veidu, kā sarulēt to smadzenes daļu, lai funkcija saglabātos. Es domāju, un man ir liela cieņa pret ārstiem, jo viņi ir ārkārtīgi izglītoti un mācās 2 reizes vairāk nekā mēs, kas pabeidzām parastās studijas. Bet kā ārstam cilvēkam ir jāizmanto sava galva, jo farmācijas industrija vada universitāšu procesu un bombardē studentus ar nepatiesu informāciju, lai viņu zāles varētu pārdot. Bet ir jāuzsver, ka ārsti ir nepieciešami arī dabīgajā medicīnā. Ir daudz cilvēku, kur aiziet galējībās un saka, ka mums ārsti vispār nav vajadzīgi. Patiesais līdzsvars ir izmantot un filtrēt abas puses. Tieši tas arī patiesībā notika. Ārsti bija diezgan pārsteigti, daži patiešām atzina patiesību, un viena no ārstēm tajā grupā, viņa ilgu laiku bija nozīmīga mūsu lūkšanu grupas dalībniece. Tagad, kad runājam par ārstiem, es tieši atcerējos, ka man bija draudzene, ar kuru bija tuva. Viņa bija ārste ar savu dabīgās medicīnas praksi, un viņa bija ļoti oficiāla medicīnas profesionāle. Taču viņa bija iesaistījusies jaunā laikmeta reliģijā, kur tika izmantotas metodes, kas nāk no otras puses. Un tad, brīnumainā veidā, Dievs mūs savienoja caur viņas māti. Viņa bija ateista un bija dzirdējusi par manu dziedināšanas pieredzi. Un tad viņa vēlējās, lai mēs parunājam arī par viņas gadījumu. Viņai bija, kā to sauc, tā ir slimība, kurā nervi degradējas un drīz vairs nevar staigāt, kļūst arvien vājāks, beigās pat muti vairs nevar atvērt un nomirsti. Būtībā tā ir neārstējama, nav cilvēku, kas no tās būtu atveseļojušies. Un pat toreiz Dievs viņu sargāja, vēl pirms viņi mūs satika. Lai gan viņi bija iegrimuši jaunajā laikmetā, viņas slimība progresēja diezgan lēni, apmēram 10 līdz 15 gadu laikā, kas ir neparasti, bet Dievs viņu gatavoja, jo zināja, ka viņi iepazīs patiesību.
Un tad viņi pievienojās mūsu grupai, un vēlāk, es tagad neiedziļināšos detaļās, bet būtībā mēs daudz runājām par patiesību, par reliģiju un tā tālāk. Bija daudz šķēršļu. Sātans centās viņu apturēt, un tagad viņai ir ļoti uzticīga Dievam sieviete. Un pavisam nesen, pirms 2 vai 3 mēnešiem, viss tika noņemts. Viņa kļuva fiziski normāla, lai gan šie nervi bija iznīcināti, viss bija atjaunots, un tagad, 68 gadu vecumā, viņa staigā kā pusaudze. Slava Dievam, slava Dievam! Saki man, cik ilgs laiks pagāja no brīža, kad tu lūdzi līdz pilnīgai dziedināšanai? Vai tas notika vienas nakts laikā, tūlīt pēc lūkšanas, vai arī bija kāds laika periods, kurā tas pakāpeniski izzuda? Vai varētu ķerieties? Kā jau teicu, es uzreiz pēc tam piecēlos un atguvu spēkus un visu pārējo, bet pagāja varbūt gads vai 2, lai viss nomierinātos, lai tie asins nogulsnes, kas bija sakrājušās smadzenēs, iztīrītos un lai viss. Bet man jāsaka, ka es nedomāju, ka es melotu. Dievs man atstāja mazliet vājāku. Tā ka arī šodien es neesmu pilnīgi stiprs. Piemēram, paskatāmies uz apostolu Pāvilu. Viņš 3 reizes lūdza Dievu, lai viņš noņemtu šo slimību no viņa galvas. Un Jēzus viņam teica, kā lasam Bībelē: "Tu esi man pietiekami lūdzis, vai es par to nelūdzu?" Tātad Dievs bieži atstāja cilvēkiem ciešanas, lai viņi nekļūtu augstprātīgi. Kā vadītājiem man iespējams bija tieksme attīstīt lepnumu, un tāpēc Dievs man vienkārši tādu atstāja. Viņš man aizveda visur, bet galu galā pie sevis un pie pazemības. Bet man un mums visiem joprojām ir vienmēr jālūdz Dievs, lai mums atkal neattīstītos negatīvās īpašības. Protams, pastāstiet man par visu jūsu slimības laiku, slimības atvaļinājumu, grūtībām, ko jūs pārdzīvojāt. Ko, teiksim, Dievs tev parādīja visu šīs pieredzes laikā? Mīlestība. Kā dzīvi tu dzīvoji pirms tam? Es nodzīvoju parastu pilsoņu dzīvi, nebija iesaistīts noziegumos vai citās īpaši ļaunās lietās. Bet situācija ir tāda, ka Dieva priekšā noziedznieki bieži vien ir tuvāk viņam un pestīšanai. Vairāk nekā cilvēki, kas kļuvuši augsti, tie, kas pazīst Dievu, ir kļuvuši augsti, kad mēs uz to raugāmies. Atcerēsimies Zagli, kas bija blakus Jēzum pie krusta. Viņš tika izglābts, bet visi tie jūdi, kas viņu nogalināja, kuri bija tuvu Dievam, netika izglābti. Tātad Dievs nosaka mūsu atbildību atbilstoši mūsu zināšanām, un tā kā es biju mācītāju un kristīgo sludinātāju bērns un mazbērns, es zināju vairāk nekā citi, un Dievs grēku mēra pēc zināšanām. Tātad tie, kas neko nezina, kuri pat nav dzirdējuši, ka Dievs eksistē, tiks glābti atbilstoši savam raksturam un tām zināšanām, kas viņiem bija. Bet jo dziļākas ir mūsu zināšanas, zināmā mērā mēs esam vairāk pasargāti. Jo dziļākas ir mūsu zināšanas, jo tuvāk mēs esam Dievam, un jo vairāk mēs esam pasargāti, bet tajā pašā laikā mēs esam arī vairāk atbildīgi. Tieši tā. Tātad ļaujiet atkārtot, zināšanas nav nosacījums pestīšanai, bet tās palīdz. Sātans, kad mums ir zināšanas, var mūs vieglāk ievilināt jaunajā laikmetā visādās lietās. Vai jūs tad teiktu, ka jūsu dzīvē, ņemot vērā pirms tās nozīmīgās slimības, jūs bijāt izveidojis plaukstošu uzņēmumu, veiksmīgu biznesa uzņēmumu un tā tālāk? Vai jūs patiesi iesakat cilvēkiem aktīvi iesaistīties izaicinošajā uzņēmējdarbības pasaulē, lai pilnībā aizņemtu savu prātu ar šīm prasīgajām un aizraujošajām lietām? Cik tālu cilvēkam vajadzētu iet, lai tas nekļūtu par elku viņa dzīvē? Pats bizness nav grēks, teiksim tā. Cilvēkiem ir jādzīvo un jāfunkcionē. Protams, jautājums ir, kas ir mūsu dzīves centrs, kur atrodas mūsu dos. Un ja mēs izveidojam biznesu, kurā strādājam 15 stundas dienā, mēs vairs nespējam. Mums ir jāatzīst, es domāju, es pat godīgi nevaru patiesi teikt, ka tagad esmu pilnīgi svēts un taisns, jo kā cilvēki mēs nepārtraukti augam un attīstamies. Jo pirms Jēzus atgriešanās mums būs jābūt svētiem. Kādu dienu mēs varētu parunāt arī par šo aspektu. Bet es pazaudēju domu pavadienu. Nekāda raiža, droši iesaisties jebkurā brīdī. Vienkārši pieskaries, lai tas pārstāj vibrēt. Jā. Lūdzu, vienkārši atkārtoju jautājumu. Man uzmanību novērst telefons. Jā. Vai tu iesaki cilvēkiem iesaistīties uzņēmējdarbībā? Un cik tālu tas var aiziet, pirms tas, teiksim, kļūst par elku tavā dzīvē? Mēs skaidri redzam, ka vecajā derībā bagātākais un vislabklājīgākais cilvēks uz zemes vienlaikus bija arī visuzticīgākais un dievbijīgākais.
Tātad ir acīmredzams, ka bagātība pati par sevi nav nepārvarams šķērslis pestīšanas sasniegšanai. Bet, diemžēl, kā pats Jēzus dziļi teica, tikai salīdzinoši nedaudz bagāti cilvēki patiesi spēja ieiet debesu valstībā. Mēs nevarēsim iziet cauri kā kamielis caur šaurajiem vārtiem. Tas nozīmē, manā skatījumā, bizness ir tikai bizness, ja Dievs mūs vada, un Viņš mūs vada arī biznesa lietās, un mēs turamies pie Viņa, lai strādājot mēs lūgtu un prasītu Viņam vadību par to, kas mums šeit būtu jādara. Vai mēs krāpsim savu biznesa partneri? Vai mēs būsim negodīgi? Vai mēs jebkādā veidā zagsim, bet arī tas nav pats galvenais. Galvenais ir tas, kas ir mūsu domāšanas centrā. Ja mēs redzam, ka biznesa dēļ mēs nevarēsim lūgties vismaz stundu no rīta, kad pamostamies, ja jūtam, ka apstājamies, ka biznesa stress ir pārņēmis mūsu spēkus, ka mums vairs nav enerģijas piecelties un lūgties stundu, kā arī lūgties vakarā pirms gulēšanas, tam vajadzētu būt mums kā zīmei, ka tas nav saskaņā ar Dieva gribu. Tu esi pilnībā atvesaļojies no šīs pieredzes. Šodien ir 2025. gads, un teiksim, ka ir pagājuši kādi 4 vai 5 gadi, kopš tu no tā tika atbrīvots. Vai tas ir pareizi? Varbūt pat vairāk. Tas bija 2018. Nē, tagad ir 2025. Tie ir 8-9 gadi. Kā tu jūties tagad? Es ticu, ka skatītājiem tas būtu ļoti interesanti. Vai tev ir kādas veselības problēmas, kas palikušas no tā laika? Es jūtos vājāks. Es domāju, kā es teiktu, es neesmu apustulis Pāvils, ne arī pravietis, lai jūs mani saprastu. Vienīgā reize, kad es skaidri dzirdēju Dieva balsi, bija tad, kad Viņš mani dziedināja. Kopš tā laika es vairs neesmu dzirdējis skaidru balsi. Cilvēki, esmu bieži ievērojis, ka Sātans bieži čukst, un bieži vien pat mūsu pašu domas, kas mums šķiet tā, it kā mēs būtu dzirdējuši kādu kaut ko sakām, it kā kāds ar mums runātu, bieži vien var būt tikai mūsu pašu domas. Tātad šajā jomā jums tiešām jābūt ļoti uzmanīgiem. To es varu teikt. Tas pats attiec arī uz manu pašu pieredzi. Tātad Dievs mūs vada. Un, kad esam Viņam tuvu, mēs galu galā dzirdam Viņa vārdus. Bet Sātans uzliek mums ierobežojumus. Atcerēsimies, piemēram, to izšķirošo brīdi, kad, kā viņš sauca, Ābrahāma tiešais pēcnācējs no Ēsava dzimtas, Jēkabs, kad viņš slaveni cīnījās ar Jēzu, svētie raksti skaidri norāda, ka tas bija eņģelis. Bet kādā īpašā un ieskatu snieģošā tekstā patiesi labs un cienījams autors to spilgti apraksta. Tieši tajā pašā laikā pats Sātans viltīgi čukstēja viņam aiz muguras, nepārtraukti atkārtojot tādas lietas kā tu noteikti nevari uzvarēt šajā cīņā, un tam līdzīgi, cenšoties viņa prātā iesēt šaubas un izmisumu, vai arī panākt, lai viņš uzvar un kļūst naidīgs. Vienkārši sakot, mums patiešām jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem ar pārdabisko pasauli, jo tieši tur Sātans ir visvairāk klātesošs. Esmu pamanījis, ka daudzos kustībās, kas sāka virzīties patiesības virzienā, Sātans uzreiz tur parādījās, un viņa nonāca vēl dziļākā atkrišanā nekā iepriekš. Pilnīgi pareizi. Vai šobrīd ievērot augu valsts diētu un vai iesakat citiem augu valsts diētu? Mūsdienās augu valsts diēta ir būtiska. Es tikai gribētu pateikt vienu lietu, lai gan es pilnīgi nopietni saku, es nelietoju dzīvnieku izcelsmes produktus. Mūsdienu augi, īpaši, ja tos neaudzē savā dārzā uz savas zemes, ir ļoti noplicināti. Un tajā pašā laikā mēs esam spiesti lietot olas uzturā. Olas patiešām ir vienīgais dzīvnieku izcelsmes produkts, kas satur ne tikai gaļu, ne tikai kaut ko nobriedušu, bet pilnīgi visu, kas nepieciešams dzīvības uzturēšanai, lai no tā varētu pilnībā attīstīties vesels organisms. Tātad tur ir pilnīga koncentrācija. Ja kādu dienu sāksies vajāšanas, es nebrīnīšos, ja beigās tās audzēsim paši, bet tas būtu jāatstāj malā. Tātad olas mums uzturā 99% jābalstās uz augu valsts produktiem. Un, piemēram, mums vajadzētu cept maizi, ko ēst. Ienaidnieks patiesībā ir padarījis maizi par visindīgāko vielu mūsdienu uzturā. Un mūsdienu kviešiem ir manipulēta gēnu struktūra, tāpēc tas ir kļuvis ārkārtīgi bīstams. Bet visas šķirnes, piemēram, emmer un citas, ja tās gatavo tikai ar sausajām raugām, nekādā gadījumā ar svaigu raugu. Un jācep tā, lai maizei būtu caurumi un tā būtu pilnīgi sausa. Vislabāk to atstāt uz diennakti. Tas ir viens no veselīga uztura pamatiem un tā tālāk. Es tagad par to nerunāšu, lai gan esmu tam veltījis daudz laika. Vispār? Protams.
Bet, ja mēs varētu nedaudz vairāk paskaidrot cilvēkiem, kā jūs šodien jūtaties, vai esat pilnīgi vesels, vai arī jums joprojām ir kādas paliekošas sekas. Tas man interesē. Es visu spēju izdarīt. Es domāju, es rakstu grāmatas, nodarbojos arī ar fizisku darbu, un es bieži braucu ļoti lielus attālumus, konkrēti 600 km tikai vienā virzienā, kas ir diezgan ievērojams ceļojums. Es varu strādāt normāli, bet man ir sajūta, ka neesmu gluži tāds pats kā agrāk, mazliet. Vājāka. Es jūtu zināmu vājumu un esmu par to pateicīgs Dievam. Jā. Patiesi, tas mani patiesi uztur. Līdzīgi kā apustuļa Pāvila dziļais piemērs, tas pastāvīgi uztur mani dziļi pazemīgu, lai es nekad nekļūtu augstprātīgs un galu galā nenomaldītos no Dieva. Paldies! Par to. Un tā teiksim kā viena no pašiem pēdējiem un svarīgākiem jautājumiem, ko jūs kā cilvēks, kurš patiesi ir piedzīvojis tik dzīvi lielu traģēdiju un milzīgas bēdas dzīvē, vienā būtiskā aspektā, ko jūs teiktu cilvēkiem, kuri piedzīvo sarežģītas dzīves situācijas, kuri cīnās ar nopietnām slimībām. Es atstāšu jums iespēju nodot viņiem ziņu. Vienu gan es varu teikt. Dievs, kā jau minējām kontekstā ar jautājumu par atgriešanos un pestīšanu, Dievs sagaida, ka mēs darīsim savu daļu, to, ko spējam darīt. Tas ir Dievs dziedina melnādainos cilvēkus Āfrikā, kuriem nekā nav, bez viņu pašu rīcības, jo viņi nav tādā stāvoklī, lai to izdarītu. Bet no mums, kur vien spējam kaut ko darīt, viņš sagaida, ka pāriesim uz veselīgu uzturu un lietosim augu ekstraktus. Bet pat tie nevar izārstēt nopietnas slimības, un tur jau ir vajadzīga Dieva palīdzība. No savas puses mums jāatsakās no gaļas, alkohola, kafijas, cigaretēm, kaitīgām lietām, melnās un zaļās tējas, tātad no visa neveselīgā. Starp citu, savā lapā es jums ļoti ieteiktu. Man ir 2 īpašas lapas un grupas Facebook un internetā, un tur jūs viegli varat atrast plašu sadaļu par veselīgu uzturu. Ir detalizēta grāmata, ko es rūpīgi esmu sastādījis no vaļāku cienījumu autoru darbiem. Tajā ir rūpīgi izskaidrota visi veselības pamatprincipi, svarīgi izvilkumi, kas patiešām ir nepieciešami un tā tālāk. Es domāju, vai jūs lūdzu varat to uzrakstīt uz ekrāna? Varat, jūs to saņemsiet. Svarīgākais ir ēst veselīgi, lietot, piemēram, noteiktu slimību gadījumā, ir 20 reizes koncentrēts vīraka ekstrakts. Tātad parastais vīraka ekstrakts ir veselīgs, bet tas neārstē. Ja jūs lietojat lielas koncentrācijas šo smago slimības gadījumā, kā jūs minējāt, to var izārstēt. Tātad ir nepieciešams veselīgs uzturs, bet arī īpaši līdzekļi, kas iekļautu manis sagatavotajā grāmatā. Un, kad tas viss ir lietots, veselība ir iespējams atgūt pat pēdējā stadijā. Un pārējā dara Dievs. Protams. Tāpat jūs ieteiktu arī mums darīt visu, kas ir mūsu spēkos, cik vien varam. Viss tas ir atkarīgs no mūsu. Viss, kas ir atkarīgs no mums un lūgšana Dievam, pastāvīga paļaušanās viņam un tam līdzīgi. Jaunpiedzimšana un tā izpaužās. Es varu tikai uzdot kādam jautājumu. Ja tu redzi kādu, kurš tevi ienīst, kurš tevi uzbrūk, kurš tev dažādos veidos kaitē, arī biznesā, un tu jūti naidu pret šo cilvēku, tam tev jābūt kā signālam sākt lūgt Dievu, lai viņš dod tev pilnību mīlestībā tavā sirdī. Lai tāpat kā Jēzus mīlēja savus ienaidniekus, arī mums ir jāmīl savi ienaidnieki. Tas nenozīmē, ka mums būtu jāpakļaujas saviem ienaidniekiem, bet mums nedrīkst būt naids, un pat ja mūsu ļaunākais ienaidnieks nāk pie mums viņam jāpalīdz. Goran, milzīgs paldies, ka es patiesi neatņemama šī neticami ieskatošā podkāsta daļa. Un, ja drīksta, būt tik drosmīgam un uzdot vēl vienu dziļu jautājumu. Dievs acīm redzami tevi izglāb no šīs smagās slimības, lai tu patiešām varētu būt spoža gaisma šajā pasaulē. Atklāti dalīties ar viņu un viņa dievišķo vārdu, ja šī būtu tava pēdējā sirsnīgā uzruna. Uz planētas Zeme kādu dziļu vēstījumu tu vēlētos nodot visiem cilvēkiem? Dievs tev mīl, Jēzus tev mīl. Nav lielākas mīlestības par to, ko mums dod Dievs Tēvs un viņa dēls Jēzus.